Čau visiem! Šodien neliela pamācība tiem, kas nākotnē grib nodarboties ar mēsbeļu izgatavošanu, salikšanu un tā tālāk. Tātad šodienas video ir par to, kā pareizi izvēlēties un ieskrūvēt detaļā koka tapiņus, īsāk sarunvalodā sakot dībeļus. Tātad pārējām pie lietas. Iegādājoties veikalā dībeļus, jums ir jāņem vērā vairāki faktori. Pirmais ir izmērs. Ir lieli dībeļi, ir vidēji dībeļi un ir mazi dībelīši. Tātad mēbelēm parasti izmanto vidējos 8 mm diametrā dībeļus. Šos te es noliku tikai, lai parādītu, ka tāda arī eksistē. Tas ir koku konstrukcijām un citām lietām. Tātad nākošais, kas jums jāizvēlas, ir atkarībā no tā, kādi jums instrumenti mājās, vai dībeļiem būs plusiņa šlice vai mīnusiņa. Tas pats attiecas uz mazajiem dībeļiem un arī uz vidējiem. Ir vēl, protams, arī dībeļi vispār bez šlicēm, bet tie ir ķīniešu no-name un mums viņi nav vajadzīgi. Mēs viņus neizmantosim, noliksim kaut kur plauktā pie izsistiem zobiem un izrautiem nagiem. Tātad sāksim montāžu. Es jau esmu sagatavojis detaļu dībelim, sakarā to, ka viņš tomēr ir 8 mm diametrā. Viņam ir jāurbi speciāli caurums, tā nav skrūve, kur var vienkārši saskrūvēt divas detaļas kopā. Bet pēc tam, kad ir izurts caurums, tas viss ir ļoti vienkārši. Ņemam skrūvgriezi, pieliekam dībeli pie caurumu un lēnām akurāti skrūvējam to visu iekšā. Lēnām akurāti, tāpēc, lai nesalaustu gadījumā pašu dībeli. Un viss, dažas sekundes, un dībeli detaļā ir iekšā. Tagad var savienot detaļas un likt kopā mēbeli. Atceries, viss ir tavās rokās.